šādi izskatās 55 gadi, vienas un tās pašas iekārtas attīstībā vai ražošanas tehnoloģijā. Tātad šis ir maināmās pretestības bloks, viņš krieviski saucās magazin saprativļeņi. Tātad šeit var imitēt pretestību no 0,01 ohma līdz 10 000 ohmiem. Šī ir mazāk precīza kaste, pirmkārt tāpēc, ka viņa ir Ķīnā ražota, viņa bija lēta, bet viņa arī trūkst šīs divas mazākās iedaļas. Izmērs, protams, ir graujoši samazinājies. Es neesmu atskrūvējis vaļā, bet interesanti, kā šeit ir izpildīts, tur bija kaut kāds līdkontakti, ja es pareizi atceros. Šeit ir, protams, apzeltīti kontakti, bet apsudrabot apzeltīti nav. Tur, es domāju, ka labi, ja varš tur vispār ir tūmā stāvējis. Bet, lai vai kā man, teiksim, tā padomju rūpniecība daļai liekas atpalikusi, un ka tur varēšu tancēt veļas mašīna Rīga vēl, man liekas, līdz 90. gadam. Tad jāsaka, tas, kas tām lietām no tā laika ir plus, kad, tajā laikā nebija tāda kategorija kā Jaspers. Teiksim, ja šī tā iekārta viņa bija, tad viņa bija, ritīgi uzbūvēta. Nebija šī lētā gala, jo es domāju, šis, piemēram, tur grozīs, kaut kādā brīdī viņš droši vien nobeigsies, tas ir kā bankā. Šī, diemžēl, vai par laimi, ir izturējis 55 gadus. Nezinu, protams, cik viņi daudz ir lietot, bet, tas ir tā ir tā starpības starp šīm lietām. Kad tajos laikos nebija, viņi droši vien maksāja, piemēram, salīdzinot kaut kādu cilvēku vidēju algu maksāja, es pieņemu, čūt ne mēneša algu, bet, tas, kad šobrīd šīs lietas no tā laika ir ar plusu tādā ziņā, ka tur nebija šī taupīšana uz materiālu, vismaz droši vien 70. 80. gados, jo daudzās elektronikas lietās ir zelta tranzistori un tādas lietas. Tur 90. Tur pārgāja laikam uz kaut ko lētāku, bet tā, interesanti manta. Nezinu, cik man bieži viņu vajadzēs, bet es tā domāju, jānopērk ir. Nebija pārāk dārga. Nāca vēl komplektā ar tādu vecu oscilloskopu, kuram gan laikam nedarbojas kaut kas tur, bet tas man arī baigi neinteresē, man tieši šī detaļa interesē.